Lai uzzīmētu asis, ir jāatver kāds no plāniem un jāizvēlas funkcija grid. Kā standarta variants, asis tiek zīmēta kā taisna līnija. Tomēr ir iespēja to zīmēt elipsveida, riņķveida, vai arī ir iespējams izmantot esošas līnijas, piemēram, sienu malas vai centrus, uz kurām šīs asis izveidot. Tā, piemēram, uzzīmējot sienu, ir iespējams izvēlēties tās centra līnijas, kuras izvietot asi. Kopš 2013. gada Revit versijas ir iespējams izveidot arī sarežģītākas formas asis, izmantojot multisegmentu rīku. Šis rīks ļauj uzzīmēt asis ceļu, izmantojot arī sarežģītākas formas. Lai mainītu asis nosaukumu, nepieciešams ir uzspiest uz tās burbulīšu. Lai šo burbulīti nerādītu, virs asis ir ķeksīts, kurus noņemot, burbulīts pazūd. Šis ķeksīts ir abos asis galos, tādēļ var mainīt veidus, kā asis burbulīši tiek rādīti. Lūzuma simbols, kas atrodas zem burbulīša, ļauj asis pārvietot horizontāli virzienā. Lai atjaunot šo pozīciju, jānoliek asis vertikālā stāvoklī. Asis garumu var mainīt pavelkot aiz tukšā riņķīša. Pie riņķīša kreisajā malā ir redzams uzraksts 3D. Tas nozīmē, ka mainot asis izmērus, šie izmēri mainīsies arī pārējos plānos, kuros šis simbols ir 3D. Ja uzspiež uz šo simbolu 3D, apaļais riņķīts pārvērš par melnu punktu. Tas nozīmē, ka mainot asis izmērus, tas mainīsies tikai konkrētajā plānā. Lai atgrieztu asi atpakaļ uz 3D, nepieciešams uzspiest labo taustiņu un reset to 3D extends. Lai asis kopētu, var izmantot funkciju copy. Parādās asis attālums milimetros no iepriekšējās asis. Ja nepieciešams izveidot vairākas asis vienlaicīgi ar vienādiem attālumiem starp tām, var izmantot funkciju array. Šeit tiek ievadīts nepieciešamo asu skaits, un uzspiešot jebkuru uz ekrāna, jāizvēlas nepieciešamais attālums. To vizuāli izvēloties vai arī, piemēram, ierakstot klaviatūrā attālumu. Uzspiešot uz kādas no asīm, parādās tās izmēri, attālumi no iepriekšējās un nākamās asis. Simbols zem šiem te izmēriem ļauj šos neredzamos izmērus padarīt redzamus. Uzspiežot uz kādas no asīm, kurām parādās šie izmēri, uzspiežot uz šiem izmēriem, iespējams mainīt asis pozīciju, jeb attālumu no iepriekšējās vai nākamās asis. Simbols atslēdziņa, kas parādās pie burbulīša, nozīmē, ka asis ir saslēgta kopā ar pārējām asīm. Tas nozīmē, ka pārvietojot vienu asi, pārvietosies arī pārējās asis, mainot izmēru. Ja šo atslēdziņu atslēdz vaļā, ir iespējams mainīt tikai vienas asis izmērus. Lai atgrieztu tos atpakaļ, atliek asi piebīdīt tuvāk pozīcijā pie pārējām asīm.
tad tas atkal noslēgsies.